Finanšu uzdevumi ar Excel funkcijām vispārēji jautājumi. Sāksim ar teoriju. Jebkura finanšu funkcija Excelī, gandrīz jebkura Excel funkcija, Excelī pa pamatu izmanto saliktos procentus. Nevis vienkāršos, bet saliktos. Lūk, ir šī formula. Un tas nozīmē, ka kopā ar šo formulu nāk tas likums ar to, ka procentu likme un periodi ir vienādi laikā. Ja likme ir mēnešos, tad arī periodi ir mēneši. Ja periodi ir gadi, tad arī likme ir gadi. Un tā tālāk. Nevar būt tā, ka likme ir mēnešos un periodi ir gadi. Visu ir jāsamēro. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kas nāk klāt, ir naudas plūsma. Kas notiek ar jūsu naudiņu? Ja naudiņa aiziet no jums kādam, tad mēs liekam mīnuszīmi blakus skaitlim, jo nauda no jums aiziet. Ja nauda pirms atnāk no kāda, tad mēs liekam pluszīmi vai neko neliekam, jo neko neliek tas pats, kas pluszīmi. Bet to ir jāatcerās, tas ļoti svarīgi. Tas parāda virzienu. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Jo finanšu funkcijas var apeitināt gan kredītus, gan noguldījumus. Ja rezultāts ir pozitīvs, tas nozīmē, ka nauda pirms atnāks, tas ir depozīts, un ja rezultāts ir negatīvs, tas nozīmē, ka jums ir jādod šī nauda, laikam tas ir kredīts. Labi, nu un tagad te ir piemērs, kur pamata mēs apskatīsim visas funkcijas. Redzam, cilvēks noguldīja bankā 3000 eiro, katru mēnesi pēc tam maksā vēl 50 eiro, likme gadā ir 5%, termiņš gados ir 5 gadi, un beigās viņš sakrās 7250,38 eiro. Un tagad pamēģināsim atrast šos pašus skaitlīšus, visus šos skaitlīšus, bet ar Excel funkcijām. Kā to izdarīt? Pirmām kārtām ir jāsaprot, ko es gribu atrast. Es gribu atrast šodienas vērtību, to naudu, kas man ir šodien. Atkal pārtulkojam angļu valodā un sanāk present value. Tie, kas labi mācījās, varbūt atcerās šo terminu. Present value. Labi, lasam tālāk. Rate ir likme. NPER ir periodi. PMT. Periodical payment. Tad periodiskie maksājumi. Mūsu gadījumā tas ir katru mēnesi iegulda bankā. Šeit. Un future value ir tas, kas būs beigās. Un beigās būs acīm redzami šī summa. Beigās būs šī summa. Un ja mēs esam iekonos piesim enter, redzēsim, ka mums nekas nesanāk. Ok. Mīnuszīme, kāpēc parādījās priekšā mīnuszīme, kāpēc mīnuszīme? Ļoti vienkārši. Mēs pateicām, ka mēs visu laiku saņemsim naudu un saņemsim naudu. Un tas nozīmē, ka beigās būs jādod naudu, vai no šodien ir jādod naudu. Ja? Tāpēc tas mums atgaliem ir pareizi. Ir jāpadomā, kas notiek šajā procesā. Tā, pirmām kārtām, kas notiek šeit? Future value. Naudu es saņemšu tad. Tas nozīmē, ka te ir pluszīme, nekas nemainās. Kas notiek šeit? Naudu es atdošu. Ja es atdošu, tas ir mīnusiņš. Lūk šādi. Skatāmies. Nu, labāk nekļo. Ok. Ko mēs vēl aizmirsām? Mēs vēl aizmirsām šeit par likmēm. Ja mēs paskatīsimies, tad likme ir gadā, termiņš ir gados, kur problēma? Funkcijās problēma nāk klāt šeit. Te jau mums ir maksājums arī mēnesī, nevis gadā. Tas nozīmē, ka funkcijās ir jāskatās uz 3 argumentiem vienlaicīgi. Gan likmes, gan periodi, gan maksājumi. Visiem jābūt vienādiem laikā. Un tagad risinājums. Risinājums numur 1. Atstājam visur gadus. Pārveidojam to, kas nav gadi par gadiem. Un rezultāts jau ir labi, bet nav līdz galam. Ja? Ok. Tad varbūt pārveidojam visur par mēnešiem. Un lūk, 3000 gatavi. Atkal mīnuszīme šeit ir vajadzīga, jo rezultāts ir, man ir jāiegulda šī nauda. Labi, kāpēc derēja šis risinājums, nevis reiz 12 pie maksājumu? Jo, lūk, ir svarīgs teksta gabals. Procenti tiek rēķināti katru mēnesi. Šis teikumiņš pasaka, cik bieži ir jārēķina procenti, un līdz ar to parāda arī mērvienību
visiem skaitlīšiem. Ja te rakstīts ir mēnesis, tad mēs liekam mēnesis. Ja nekas nav rakstīts, tad mēs pieņemam, ka ir gadi. Un tas nozīmē, ka būs jāreizina tas ieguldījums. Ok, labi, es ir gatavs. Tālāk, noteiksim skaitlīti 50. Kā mēs redzējām no iepriekšējās funkcijas, šis skaitlis tika ielikts argumentā ar nosaukumu PMT un nav pamata domāt, ka nav šādas funkcijas. PMT. Labi, nu tagad mēs visu zinām. Likmes un vispārējais vairs nekad nemainīsies, jo ideja tā pati katru mēnesi. Tālāk, present value. Present value ir mīnus tas, ko es ieguldu. Gudrākie no mums saprot, ka es varu uzrakstīt arī šādi, bez mīnuszīmes, jo šī vērtība satura jau mīnus iekšā. Es tā darīšu. Okay. Un future value ir šeit. Te ir tā pati ideja, ja, ar šiem pēdējiem diviem argumentiem. Viņi ir savā starpā aizvietojumi. Varbūt viens, varbūt otrs, varbūt abi. Bet nevar būt tā, ka nav neviena. Divi no viņiem. PV, FV. Ja, nu, skatāmies. Un lūk, ir minus 50. Tā nomainīsim uz eiro. Šādi. Tālāk. Likme. Likme ir atkal no funkcijas. Skatāmies, kas bija pagājušajā reiz. Bija rakstīts rate, līdz ar to ir rate. Vispārējais ir tāds pats. Ups. Reizinām ar 12. Maksājums ir mīnus 15, jo nauda aiziet. Un present value ir mīnus 3000, nauda aiziet. Un future value ir atkal pozitīva vērtība. Ja? Šeit kaut vienam no viņiem ir jābūt. Ja? Nevar būt tā, ka nav neviena. Vai nu viens, vai nu otrs. Enter. 0. Kāpēc 0? Ja mēs dabūsim pāris punktus, mēs redzēsim, ka tur kaut kas tomēr ir. Ja? Un tagad mēs turpinām domāt. Ok, pagaid, kas tur notika? Man šeit ir mēneši. Šeit ir mēneši. Tas nozīmē, kad funkcija rate uzskata, kad periods ir mēnesis un parāda arī rezultātu. Mēnesī. Tā ir likme mēnesī. Ko es daru? Es viņu reizinu ar 12 un lūk, ar mani 5% klāt. Atkal funkcija piestrādā pie tā, kas tur notiekās. Ejam tālāk. NPR. NPR. Ok, likme. Dalam ar 12. Mīnus 50. Mīnus 3000 un 7000 kapekam. Atkal varam ciet 60. Nevis 5. Kāpēc? Jo atkal ir mēneši. Jo šajā funkcijā visu laika vienības ir mēneši, līdz ar to rezultāts arī ir mēneši. Dalam ar 12 un lūdzu mums ir 5 gadi. Un pēdējais skaitlīts ir future value, nākotnes vērtība. Nu, un šeit mēs jau visu zinām. Dalam ar 12, reizinam ar 12. Te mums ir mīnus 50, te mums ir mīnus 3000. Un lūk, ir mūsu skaitlīts beigās. Lūk tā. Tad, kā mēs redzam, katru no funkcijām var izmantot, lai aprēķinātu finanšu uzdevumu jebkuru elementu. Galvenais, ko ir jāatcerās, ka likme, periods, maksājums ir vienāda laikā. Uz to norāda vai nu uzdevuma teksts, vai nu mērvienības uzdevumā. Un vēl viena lieta, ko jāatcerās, ka mēs norādam naudas plūsmu. No kurienes uz kurien nauda tek? No manis uz kādu citu vietu, vai no kāds cits vietas pie maniem. Ne? Tad, ja no manis ir mīnus, ja pie manis tad ir plus. Un ja mēs to visu atcerēsimies, problēma nebūs.